Mēs ar Daci esam Alan Deko. Mēs iekārtojam podcastu studiju. Dace palīdzēs to izdarīt vizuāli tā, kā tam jābūt. Es esmu daudz sasādējis arī ar scenogrāfiem, bet man vienmēr ir vajadzīgs kāds cilvēks profesionālām acīm, kas var salikt kopā visas gan krāsas, gan gaismas, gan arī lietas, pēc arī mēs tagad esam Alan Deko. Un ko mēs tagad darīsim tālāk? Mēs izvēlēsimies krēslus, divānu, paklāju un daudz citas interjera lietas, kas viestura podcastu studijai izskatītos lieliski. Yep. Tā kā galvenais ir visu iegādāties arī tā, lai viestura patīk. Jā, un skatītājiem arī. Un arī skatītājiem, Jā. tieši tā. Un arī visiem tiem, kas ieradīsies un veiks šos podkastus studijā. Labi, laižam tālāk. Laižam tālāk. Vienmēr sakot, tiem telpaugiem ir ļoti liela nozīme, kad ir kadrējums, un arī mans pedagogs Pēters Krilovs Kultūras akadēmijā vienmēr ir teicis, ir jābūt kaut kam dzīvam un svaigam kadrā. Arī katrā epizodē jābūt kaut kam dzīvam. Tas var būt arī atvērts loks vai kaut kādas ielas skaņas. Mūsu gadījumā mums ir vajadzīgs telpaugs. Telpaugi vienmēr apsvaidzina, viņi rada tā asociāciju par to, ka ir kaut kas nesterils un tāds neiestīvināts, un mēs tieši meklējam to dzīvo radošo garu. Un tāpēc arī mums šodien ir arī uzdevums sameklēt pāris telpaugus, kas tie varētu būt neobligāti īstiem, jo mūsdienās arī var būt ļoti, ļoti kvalitatīvi arī mākslīgie telpaugi. Labi, Alan Deko, mēs esam visu veiksmīgi iegādājušies. Tiešām ļoti, ļoti forši atsaucīgi kolektīvs, vai ne? Lielisks pretīm nākošs. Ļoti pretīm nākošs, dabūjām arī atlaidīt. Tagad nākošais mūsu uzdevums ir jisks. Vai jusks, vai džisks, vai džaisks. Nezinu, kā tā kā zaļumini. Mēs nākam. Es tad citu tieši nodomāju, ieraugot tevi. Es domāju, tieši augiem. Jā, es tikai ģērbjos kā augs. Mūžu vienmēr zaļš un ziedošs. Cerams, ka ne dārzenis. Jā, starp citu, man liekas, ļoti svarīgi ir pieminēt, kāpēc vispār podcastu studija. Tagad es esmu dzirdējis arī tādus pretargumentus, kas tagad katram cilvēkam būs podkastam jābūt. Bet, ja mēs paskatāmies elementāru statistiku, tad pasaulē ir 1 miljards blogu. Tas nozīmē, uz katru 8. pasaules cilvēku ir viens blogs. Bet podkāsti ir vismazāk izmantotais sociālo mediju resurs, kas tagad attīstās ar 30% katru gadu. Un tagad ir tieši tas īstais mirklis, ka lekt iekšā. Un runas skola ir komunikācijas platforma. Mēs vienmēr darbojamies kā tāda komunikācijas treniņu vieta. Un es vienmēr esmu savās darbnīcās pieminējis, kad ir taisiet podkāstu, ja jūs gribat attīstīt komunikācijas prasmes. Bet otrais plus, ja priekšrocība, ir tāds, ka tas ir veids, kā jūs iegūsiet sev arī jaunus klientus. Tas ir ļoti svarīgs biznesa instruments. Un tieši tiem uzņēmējiem, kuriem ir nepieciešamība runāt cilvēciski ar savu auditoriju, kuri meklē jaunu veidu, kā uzrunāt savas auditorijas, savus klientus. Tā kā šeit ir 2 zaķi ar 1 šāvienu, tāpēc es tiešām aicinu latviešus veidot podkastus ne tikai latviešu valodā, bet patiesībā domāt par angļu tirgu, runāt angļu valodā, iet daudz plašāk. Tāpēc, ka tieši globālā mērogā podkastam ir visaugstākais potenciāls no visiem sociālajiem mēdījiem. Tieši tāpēc arī mēs esam mazā šaurā istabiņā stūrītī, veidojam savu studiju, darām visu, lai tas būtu profesionāli. Mēs piesaistam profesionālu dizaineru, mēs piesaistam profesionālu veikalu Alan Deko, paldies Alan Deko. Un mēs darām visu iespējamo, lai tā būtu investīcija nākotnē. Jo pēc 5-6 gadiem iespējams šis te lēmums, ko mēs šodien pieņemam, būs tas, ko mēs veiksim, ka Dievs, paldies Dievam, mēs to izdarījām toreiz. Jā, laipni aicināti manā istabā, kuru patiesībā, kā jūs redzat, nekas īpašs vai ne, vienkārši normālā istaba. Un mēs ar Dacis, kā sacīt, talantīgo aci, mēs mēģināsim šo te stūri, ļoti konkrēto vietu, pārveidot par profesionālu podcastu studiju. Tas dīvāns, protams, ies projām. Dacis, varbūt pastāsti, kāds plāns tagad ir, ko mēs darīsim. Jā, tātad mūsu plāns ir sekojošs. Tātad pēc viestura lūguma dīvāna un skapim jābūt šajā vietā. Tad mans ierosinājums ir šeit šo pusi veidot kā podcastu studiju, kur būs īpašie krēsls, dīvāns, plaukti un visas citas lietas. Un ar skapi
tātad atdalīt šo te atpūtas zonu. Nu, lūk, un viss būtu kompakti vienā istabā, bet tā sajūta, ka es divās dažādās telpās. Nu jā, jo man ļoti svarīgi ir, ka mēs uztaisam arī dzīvojumos istabas variantu, ka nav visa istaba tikai un vienīgi studija, kad ir tikai šis te mazais stūrītis, tam paredzēts. Tas koncepts būs tāds, ka ir solo podcastu variants, kur sēžu pie galda un man ir mikrofons šeit. Un tad, kad ir viesi, tad mēs ar viesiem esam dibenplānā, bet kameras arī filmē no priekšpuses. Tā kā būs divas iespējas, kā mēs varam apvienot divu līmeņu dziļumu, teiksim, ja? un padarīt to kadru visforšāku. Nu, mums ir Sandijs, kurš mums palīdzēs visu realizēt. Sandij, kā jūties? Labi. Jā, mēs laikam šodien, ko mēs sākam darīt? Tātad mēs šodien pārbīdīsim mēbeles, atbrīvosim vietu sienai, lai varētu nokrāsot. Sandijs mums ir nokrāslis. Un tā nebūs maigā krāsā, bet tieši kontrastaina, tā kā podcastu studijai, modernai studijai piedienas. Jā, klasiskā teātra krāsa vienmēr ir pelēka vai melna, jo uz melnā fona vienmēr ir uzlikt visu kaut ko, kas labi izcelsies. Tā kā es pilnībā pievienojos, ka jābūt ir maksimāli tumšam tam fonam. Ķeramies klāt? Ķeramies. Klāt. Esiet sveicināti manā dzīvoklī un savā darbistabā es esmu izplānojis izveidot podcastu studiju un tāpēc es uzaicināju brīnišķīgo Daci, kura veica, manuprāt, fantastisku darbu un es gribētu jūs uzaicināt paskatīties. Kā mums ir veicies? Manuprāt, labi. Pēc tava smaida var secināt, kā uzdevums ir izpildīts. Super, man tiešām ļoti patika. Paskatāmies rezultātu. Nāc. Stop. Mazmirklī. Droši nāc. Tadā! Jā, tad, kad mēs ar Daci satikāmies, protams, man bija Dacis jautājums man apmēram, kā es iedomājos šo te podcastu studiju. Man pirmā lieta, ko es ļoti vēlējos, bija telpaugi vai zaļumi, kas uzreiz iedod tādu svaigumu un dzīvību. Man liekas, ka ļoti forši izskatās ļoti labi un daudz. Mēs patiesībā esam izplānojuši, ka būs vēl kaut kas, vai ne? Jā, būs vēl zaļumi. Un īstenībā viestur man zaļā un melnā krāsa asociēs ar tevi. Bet man ļoti patīk tā kombinācija, zaļš un melns. Jā, un tie akcenti oranžie, tie arī ir ņemti no Rumžas skolas moodboardiem saucamajiem. Jā. Man likās vienkārši visu izveidot tādu, kas atbilst viesturam. Jā, un tā stratēģija nemaz nebija tik sarežģīta. Mēs izdomājām vienu centrālu objektu, kas ir šis te plaukts no Alan Deco, un mēs patiesībā viņu apdzīvojām. Man liekas, ļoti forša ideja ir šo te neona gaismām, kuru var dimerēt, kuru var slēgāt. Mums gan ilgi nācās saskaņot apmēram, ko tur rakstīt virsū, bet bija skaidrs, ka Rumžas skolas simbolam kā mikrofonam vajadzētu parādīties. Jā, un man ļoti patīk tas, kas viesturam saka, nevar mikrofons viens pats atrasties, ka vajadzētu kaut kādu tekstu klāt, un viesturs domā un atsūta. Ko tu saki one more time? Es domāju, yes! Ideāli, jo īstenībā ir tā, ka, lai tu filmētu podcastu vai, vajag to one more time, ir jābūt praksei, vai ne? Jā, tā doma tam one more time ir tas, ka tu visu laiku atkārto. Radoša procesa pamatbūtība ir rakstipāraksti, un tāpēc arī ir one more time, vēl vienu reizi. Ir tāda deju kompānija, kurai nosaukums ir Ultima Vez, kas ir gan pēdējo reizi. Jā, teiksim, tādam radošam procesam, kur mēs kaut ko iemācamies, ir vienmēr atkārtošanās principam jāpastāv.
Ko tu izdarīji ar grāmatām? Jā, grāmatas Viesturam ir ļoti daudz, ja jūs zinātu, tur ir vesela bagātība. Es atlasīju pēc vizuāliem. Jā, pirmo reizi. Pēc krāsām, pēc auguma, pēc biezuma, platuma un tā tālāk, jo īstenībā arī tam ir nozīme. Ne tikai grāmatu plaukt un salikt vienkārši grāmatas, bet salikt tos skaisti un pārdomāt. Jā, parasti man tiešām ir pēc tēmām tas grāmatas viss sakārtots, un es tagad vienkārši skatos, nekad man tāda kombinācija nav bijusi vēl, kur ir psiholoģija, Tolstojs, muzikoloģija un astroloģija ir visi viens otram blakām, bet katrā ziņā tas mērķis šoreiz arī varbūt nav nemaz tik ļoti tematiski izkārtot, cik lai būtu acī patīkams tas skats. Jā, un kas nav īstenībā mazsvarīgi, es ļoti vēlējos, lai Viestura balvas, kuras viņš godam saņēmis, arī atrastos redzamā vietā, lai klienti, kas nāk pie tevis, redzētu to sasniegumus, ko tu esi sasniedzis. Jā, tas kaut kādā ziņā ir pat diezgan svarīgi, ka mēs neslēpjam savas balvas kaut kādos dziļos plauktos un atvilknēs, un kur ar putekļiem tā kā aplīp. Tas ir kaut kas, ko mēs esam reāli izdarījuši savā dzīvē, un tāpēc es aicinu jebkuru cilvēku, kuram arī būtu tāds fons, neslēpt to, ko jūs esat tiešām sasnieguši. Man ļoti patīk arī šī lampa. Jā, tas bija to lampu, es ieraudzīju vienkārši ejot ar bērniem no veikala ārā, un es skatos, domāju, jā, šo lampu es tiešām vēlos, jo viņa ir tāds akcents visai šī podcastu studijai. Ne? Jā, man liekas, ka tas, kas ir forši, ka tas nav sarežģīti. Tas ir vienkārši plaukts, kurš ir ļoti mākslinieciski radoši apdzīvots. Viņš savā ziņā pievērš uzmanību un pat gribās nedaudz paceļot ar acīm un nedaudz uzkavēties pie tām atsevišķām detaļām, kas, man liekas, ir ļoti, ļoti forši priekš bildes, priekš kadra. Tā kā ļoti forši darbiņš. Un cik ilgā laikā mēs to izdarījām? Visu kopā vai iekārtojām mēs pāris stundas, bet īstenībā pirms tam bija man darbs atlasīt, vizualizāciju, jo man bija ļoti svarīgi Viesturam piedāvāt konkrētu vizualizāciju, kā es to redzu. Pēc tam Viesturs atsūtīja, kad ir ok. Tad braucu pa veikaliem, skatījos, kas būtu tas, kas iedarētos podcastu studijā. Ja tā vispārībā ņem, nedēļa ir vajadzīga. Jā, tas prasa savā ziņā laika, un Dacia ir ļoti, ļoti skrupuloza un rūpīga. Katrai mazākai detaļiņai ir jāpievērš īpaši uzmanība, īpaši podcastu studijas šausmām, kas ir vadi, kuri vienmēr grib karāties visās iespējamās vietās un krāsās, un viņus ir kaut kādā veidā jāpaslēpj. Tā kā tā. Forši, tāds ir rezultāts. Es esmu ļoti priecīgs. Man tikai jāķerās tagad klāt pie satura ražošanas. Man ļoti liels prieks bija sadarboties ar tevi. Apusēji, tiešām apusēji. Man prieks par to, ka Viesturs zina, ko viņš vēlas, un ar tādiem klientiem ir visforšāk strādāt. Super, paldies tev liels. Jā. Priekā. Yes!